Šī video mēs apskatīsimies, kura iestatījumus. Pirmais, kas mums būtu jāņem vērā, ka daļu no iestatījumiem nosaka gan printers, gan materiāls, līdz ar to ir jābūt vienmēr izvēlētam pareiziem printerim. Bet, ja runa ir par materiāliem, tad lielākā daļa printeru var strādāt tikai ar ABS, ASA, PETG, PLA un daļu no TPU. Tātad ABS un ASA ir augstu temperatūru kūstošie materiāli, bet viņus vēl var drukāt ar parastiem printeriem, jo viņi drukājas 220 līdz 240 grādos. PETG ir pārtikas drošā plasmasa, kura ir nosacīti pārtikas droša. Tātad viss ir atkarīgs no tā, cik labi salīp kopā slāņi, vai ir gaisa kabatiņas, kurās nonāk baktērijām un tā tālāk. Šo arī var ap 240 drukāt, PLA, ko drukājam 180 līdz 220 grādos, un TPU, kuram nav īpaši vajadzību temperatūrā parasti, bet var nākties fiziski regulēt printeri, jo TPU ir gumija veidīgi vairāk materiāls, un atkarībā no mīkstības pakāpes var gadīties, ka nevar izdrukāt, vai arī noregulējot standarta printeri, tieši otrādāk var sanākt izdrukāt, un viss būs pat diezgan smuki. Tātad atkarībā no materiāla būs iestatījumi, kas būtu jāmaina, īpaši temperatūra un ātrums. Mēs paskatīsimies nedaudz arī pašus iestatījumus. Pirmais, kas varbūt krīt acīs, ir uzreiz, ka ir 4 standarta profili. Ir iespējams internetā lejupielādēt vēl, piemēram, ātrākus profilus vai arī pašam izveidot savus profilus. Bet jāņem vērā, ka standarta printerim, tomēr ir noteikts solis, ar kādu maksimums var šo te slāņa biezumu mainīt. Un parastajam standarta printerim, piemēram, pats plānākais slānis, ko mēs varam ielikt, ir 0,08 mm. Bet tas jau ir, ja printers ir labi kopts un ja viņš ir kārtīgi noregulēts. Jo šis solis, ar kādu var palielināt, samazināt līnijas biezumu, ir atkarīgs no fiziskajiem motoriem, kas ir pievienoti printerim. Attiecīgi ir ne tikai līnijas biezums, bet ir līnijas platums, to nosaka uzgaļa biezums. Ja jūs mainīsiet, piemēram, uz 0,6 vai 0,2 uzgali, jums tas obligāti ir jāizdara arī iestatījumos, jo šajos te iestatījumos, kas ir pa labi, tas automātiski samainīs daļu no vērtībām, lai palielinātu plasmasas padevi. Ar standarta printeri var arī ielikt tik šauras uzgaļas kā 0,2, var platāks, piemēram, 0,6 mm, bet 0,8 līdz 1 mm būs pārsvarā robeža, ko būs iespējams ielikt. Tas ir saistīts ar fizisko detaļu precizitāti un spēju padot materiālu. Līdz ar to mums interesētu paši iestatījumi. Mēs varam skatīties Basics vai Advanced, Expert. Basic vismazāk būs iestatījumi, bet reizēm ar to ir pilnīgi pietiekami, tīpaši šie modeļi ir vienkārši. Ja mēs nonākam pie sarežģītākām detaļām vai vairāk detaļu drukāšanas vienlaikus, tad gan ir nepieciešams pārslēgt uz Advanced vai Expert. Es šobrīd atvēršu Expert sadaļu, lai varu pastāstīt par nedaudz vairāk iestatījumiem, jo arī iekšā šīs sadaļās, kas jau bija redzams, mainās, kas ir iekšā. Tātad kvalitāte nozīmē, cik bieži ir slāņi, cik biezi ir slāņi un cik plats ir uzgals, tātad cik plata būs līnija. Tātad ir iespējams nedaudz variēt arī ar līnijas platumu, taču tas jau ir vairāk eksperimentāli. Ar 0,4 jūs varat tomēr arī līdz 0,5, 0,6 mēģināt platumu, bet esam uzmanīgi, tas var sasmērēt uzgalu, var aiziet ciet uzgals, un tad būs jātīra. Kā arī, protams, tas vairāk deldē uzgalu, ka visu laiku tiek ar maliņām bērzēts vairāk materiāls. Tas, kas mums vairāk interesē, ka sākotnējās līnijas platums ir 100%. Šo iestatījumu var vajadzēt mainīt tad, ja jūs strādājat ar TPU. Pārējiem materiāliem šeit tā arī vajadzētu, kā ir standartā, būt 100%. Sienas. Tātad sienas ir šīs te ārējās sieniņas, redzam, tas, kas ir ar sarkanu un zaļu. Tātad ar sarkanu ir ārējā siena, ar zaļu ir iekšējās. Mēs varam mainīt sienu biezumu un sienu skaitu. Ja mēs mainīsim vienkārši skaitu, tad biezums mums nemainās un tas mums īsti neder. Jo mums vajag, lai nevis līnija paliek smalkāk, mums vajag, lai ir vairāk līnijas.
Parasti stabilam modelim ir 3 līnijas, bet, ja tas ir kaut kas ātrāks un nebūs īpaši vērpšanās spēku un tam līdzīgi, tad ar 2 līnijām pietiks. Ja tas, piemēram, kāds dekoratīvs objekts, ar 2 pilnīgi pietiek. Ja tā ir, piemēram, Ziemassvētku mantiņa eglītē, kuru neviens neaiztiks, tad var arī iztikt ar 1 līniju, bet tas ir atkarīgs jau no formas. Attiecīgi, mēs varam noteikt arī, kādā secībā sienas tiek drukātas, no tā ir atkarīgs, cik daudz defektu būs sienā. Šis te baltais punktiņš ir vieta, kur pāriet no viena slāņa uz otru, kur neizbēgami var parādīties kāds defekts atkarībā no pārējiem iestatījumiem. Tā ir tā vieta, kur mēs varētu meklēt, ka parādīsies šūba. It īpaši ātros drukas režīmos viņa tomēr tur būs. Ja mēs samazinām ātrumu un samazinām slāņu biezumu, tad, protams, šī šūba paliks nedaudz mazāk. Sienas ir tas, kas dod lielāko daļu spēka šim te modelim. Ja jūs vēlaties, lai, piemēram, uz tā var likt visu kaut ko virsū, tad jā, infils ir vajadzīgs, tātad šis te piepildījums, vai ja jums ir augšējā mala nevis, piemēram, izliekta, bet taisna, tad arī ir vajadzīgs piepildījums, lai tīri būtu vieta, uz kuras drukāt. Bet, ja runa ir par to, kad modelis, piemēram, neiztur, teiksim, kā eņģeļi, pārlūst uz pusītēm, tad tas ir pārsvarā novēršams ar sienām. Turklāt atkarībā no plasmas padevas tās sienas dažādā veidā saklusīs kopā, līdz ar to tas ir atkarīgs no materiāla, cik veiksmīgi sienu skaita palielināšana padarīs modeli izturīgāku. Parasti sienas atlīmējās šādā te virzienā, kā drukājās, nevis starp viņām, bet, ja gadījumā, piemēram, jums sāk atlīmēties vertikālā virzienā, nevis horizontālā, tad ziņam, ka visdrīzāk netiek padots pietiekami materiāls un būtu jāpārbauda, vai uzgals ir tīrs un vai caur viņu iet cauri pietiekami plasmas. Šādiem te uzdevumiem vai drukā kādu līniju, kā šeit ir skirt, vai testa kubiciņu, vai kādu citu testa printu, kuram ir skaidri zināms izmērs. Tad mēs varam arī pārvietot šo te šuvi. Viņu var pārlikt kādā vietā. Dažiem no sliceriem, tātad šī programma, kas sagatavo drukas failu, ir iespējams arī ieklikšanot. Šī nebūs, bet te ir iespējams izvēlēties jebkuru virzienu. Ir iespējams norādīt arī milimetros, protams, atrašanās vietu šuvai, bet šo te parasti neaiztiekam, ja vien nav kāds īpašs modelis, kuram būtu kāda vieta, kur programma pati nenoliek šuvi, bet tur varētu paslēpt viņu. Šis te iestatījums Smart Hiding nosaka, ka viņš pats mēģinās atrast vietu, kur vismazāk redz, bet ir iespējams uzlikt, ka speciāli ir redzama vieta, kur pāriet no viena slāņa uz otru. Augšējais, apakšējais slānis ir nepieciešams, lai izveidotos plakanu virsmu. Attiecīgi, ja jums būs detaļas ar vairākām virsmām, tad šeit iekšā arī tehniski ir augšējā virsma, tāpatās kā šeit augšā un te iekšā zeburtā, ja? Tad tas virsmas, kas nodrošina, ka mums modelis tā kā nemēģinās iebrukt uz iekšpusi, bet viņam ir mazāk struktūrāla noturība nekā ārējām sienām. Līdz ar to, ja jums ir kaut kas, kas ir jāliek virsū vai jāliek, piemēram, skrūves vieta, jo vītnes tagad ir arī iekausējamas, nav obligāti jādrukā, tad jūs varētu gribēt palielināt biezumu augšējai apakšējai virsmai. Parasti ar 0,8 mm, kas 4 slāņi, ir pietiekami, bet reizēm mēs tos arī pamainam, atkarīgs no lietojuma. Mēs varam noteikt arī, kādā veidā veidosies virsma. Vai mēs aizpildīsim gar maliņām vai taisni, bet ņemam vērā, ka atkarībā no fiziskās secības, kādā ies cauri, var gadīties, ka, piemēram, redzam, šeit aiziet pirmais gabals, tad pāriet uz nākamo, ka dēļ tā, ka pa vidu plasmasa atdziest un pārvietojas galvu, ka šīs te vietas varētu būt nedaudz atšķirīgas izskatā. Kaut gan raksts aizpildīsies ļoti smuki, precīzi. Var gadīties, ka, piemēram, daļa ir nedaudz spīdīgāka, otra daļa nedaudz matātāka. Tas ir pilnīgi normāli, tam ir speciāli iestatījumi, ar kuriem nedaudz mēģināt to novērst, bet tas ir arī daļai novēršams ar modeļa pārvietošanu, pagriešanu kādā leņķī, lai, piemēram, kustība būtu nedaudz draudzīgāka printerim. Tātad, lai šīs te kustības būtu, piemēram, pa X asi.
Attiecīgi, ir iespējams paredzēt, ka būs šķirbeņas starp šīm līnijām. Tas ir raksturīgi dažiem materiāliem un var atzīmēt, ka tomēr ir jāieliek papildus materiāls pa vidu. Bet tas nav vajadzīgs visiem materiāliem. To parasti reiz redz ar ļoti konkrētiem materiāliem, konkrētajām pigmentiem klāt, ka šis te materiāls nav tik stabils un varbūt nenāk ārā tik precīzi un vienādi visu laiku. Attiecīgi nākamā lieta ir piepildījums, infils. Infils var būt dažāds gan formā, gan apjomā. Līdz ar to reiķinamies, ka parasti modelim īstenībā nav vajadzīgs tik daudz kā 10%. Var, piemēram, iztikt arī ar 5, 10%. Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir augšējā virsma. Ja tā ir plakana virsma, tad, diemžēl, mums vajadzēs vairāk procentus. Bet, jau ir pie paplašinātajiem iestatījumiem iespējams ielikt, piemēram, apakšā gabaliņi ir 5%, tad ir 10%, tad ir 15% un tā tālāk infils. Ja? Tad ir iespējams, jau variet. Turklāt arī ar šiem te infilu variantiem mēs varam variēt, cik viņš būs izturīgs. Infilu uzdevums galvenais ir nevis noturēt, lai šī forma nesalūst, bet, ka spiežot uz malas no kvadrāta neizveidosies trapece. Tad viņš paredzēts, lai nešķieptos modelis un lai būtu augšējai virsmai, uz kurienes turēties. Grīda, piemēram, ir salīdzinoši lēns, tāpēc, ka viņš parasti iet pa diagonāli, vairāk, kas ir lēnāk kustība kā tāda printeram, ir īpaši tiem, kuriem kustās vairāk pati virsma nekā galva. Jo, piemēram, ja mēs runājam par Ender 3 un 3 Pro, tad viņam kustās galva uz augšu, uz leju un uz sāņiem, un pati virsmas kustās uz priekšu atpakaļ. Ja runa būtu, piemēram, par Ender 5 Pro, tātad tiem virsma kustās tikai uz augšu, uz leju, un galva kustās visos virzienos uz sānu un uz priekšu atpakaļ. Ja? Līdz ar to tas printers ir nedaudz stabilāks, un viņš var drukāt nedaudz arī ātrāk. Pie kā mēs pēc mirkļa pievērsīsimies. Bet tas nozīmē, ka atkarībā no printera veida var būt mazāk vai lielāka nozīme, kādu infilu mēs izvēlamies. Ar ātrāku printeru mēs, protams, mazāk redzēsim to, ka šis piepildījums aizņem daudz laika. Ar lēnāku printeru mums tomēr jāizvēlas nedaudz uzmanīgāk, ko mums vajag, lai nodrošina šis piepildījums un kuru mums izvēlēties. Tātad grīda veido vienkārši kvadrātiņus līdz pat apakšai, kuriem katrs slānis ir abos virzienos. Lainis attiecīgi nodrošina, ka ir līnijas, kas katrā slānī ir citā virzienā, un redzam pa vidu veidojās tāda kā šķirbeņa. Tas jau nedaudz saīsina laiku, cik ilgi aizņems piepildījumus, bet te pašā laikā šis ir vājāks, jo šajos krustpunktos diezgan vāji sastiprinās materiāls kopā, un tā ir tā vietiņa, kur viņš var pārplīst. Trīsstūrieši, protams, mums veido trīsstūrus. Kubiskais ir tīri interesanti, tāpēc, ka tas izveido kubu, kas diagonālā virzienā ir iekšā šī te figūrā. Tad te ir stūrīts, te būtu stūrīts, te būtu stūrīts un tad uz otru pusi. Tas ir diezgan stabils infils, viņš ļoti labi tura modeli kopā, pilnīgi noteikti labāks nekā grīda pārsvarā. Piemēram, mums vēl ir koncentrisks, kas vienkārši izveidos virsmas tā kā dublējumu uz iekšpusi. Tad šis te nekādā gadījumā sānu malas neturēs kopā, bet augšu atbalstīs. Ir zigzags. Zigzags ir līdzīgs kā līnijas ar lielāko atšķirību, ka viņš šeit tiek nostiprināts pie malām. Tātad tiek praktiski izveidota daļai vēl viena siena, kas nodrošina, ka tomēr šīs līnijas bišķīt mazāk plīsīs nost, ja jūs sāksiet modeli šķiept. Tālāk pamēģināsim cross. Tas ir diezgan dekoratīvs. Ņemam vērā, ka ir iespējams izslēgt arī vispār sienas kā tādas. Un ir iespējams nodrukāt tikai infilu. Piemēram, ja jums vajag kaut ko cauri bērt, vai jūs gribat, lai ir kāda redzama daļa, kas cauri spīd gaismu un tam līdzīgi. Ir žiroīda, kas ir diezgan arī ātrs variants.
jo viņi jākustās visos virzienos, bet viņi aizpilda labi visos virzienos vietu, tai pašā laikā atstāja diezgan daudz gaišu starpā, un viss agrāk vai vēlāk savā starpā krustojas. Līdz ar to tas ir ļoti stabils variants piepildījumam, bet tai pašā laikā neaizņems ļoti daudz laiku un plasmas. Un tad ir viens no jaunākajiem, kas ir Lightning, tātad zibens. Šāda veida piepildījums tāpatās kā trīsuports, tātad kokveida atbalsts, no sākuma aizņem ļoti maz, un tad aizņem vairāk un vairāk materiālu. Tas ir viens no veidiem, kā ietaupīt materiālu, kā padarīt detaļas vieglākas, bet vienlaikus nodrošināt, ka augšējā kārta jums būs glūda. Pats materiāls. Tātad, tad, kad jūs mainat materiālu, automātiski mainās arī šie te parametri, it īpaši grādi. Tātad parastais PLA drukojas starp 180 un 220 grādiem, kas nozīmē, ka atkarībā no ražotāja, atkarībā no pigmenta var mainīties temperatūra. Visvieglāk drukājumie ir pelēks, gaiši pelēks, bēšīgs, balts, plastikāts. Šie te ir vistuvāk dabīgajai krāsai, bet jāņem vērā, ka tikko kā mēs pieliekam pigmentu, tā var mainīties temperatūra, var palikt zemāka, augstāka. It īpaši, ja mēs drukājam melnu pigmentu, tad visdrīzāk jums nāksies paaugstināt temperatūru, kurā jūs drukājat. Tātad neatkarīgi no tā, ka jūs tai pašā ražotāja plasmasā esat jau drukājuši, jums var nākties mainīt grādus. Pašai drukas virsmai arī ir iespējams ielikt grādus. PLA vēl nav tik svarīgi, ka virsma ir apsildām, bet ABS, PETG un tā tālāk ir nepieciešama silta virsma. Lielākai daļai materiāli pietiek ar 60 grādiem, ja mēs runājam par ABS, tad tam būs nepieciešama 80 grādu, un tur jau rodās risks, ka, piemēram, ja jums ir magnētiskā virsma, viņa var palikt netik ļoti magnētiska un zaudēt savu spēju pielikt ar laiku. Papildus vēl ir tādas problēmas, kā ABS un AS ir diezgan smakojuši plasmas un ar daudz garaiņiem. PETG var pielikt pie virsmas tā, ka viņi nevar noraut, līdz ar to tur ir jāliek pa vidu vai nu līmes kārta vai līmlentu papīru. PLA ir visvieglāk drukājamais. Kāpēc mēs nevaram drukāt, piemēram, neilonu? Jo standarta printeris uz 260 grādiem var vispār nestrādāt. Virsma iet tikai līdz 100 grādiem, daļai printeri pat tikai līdz 80. Turklāt plasmas padevēja esošā caurulīte ir no teflona, kas jau sāk izdalīt garaiņus. Tad, ja ABS un AS mums būtu vajadzīgs tā jau korpus, tad neilona gadījumā mums būtu vēl nepieciešama arī papildus ventilācija pilnīgi noteikti. Līdz ar to reiķinamies, ka tie grādi, kas šeit norādīti, plus mīnus 20, var vēl līdz 240 daļai printeru likt, un tālāk vairs nav droši mājas apstākļos lietot. Līdz ar to pievēršam uzmanību, kādu materiālu vēlamies drukāt un kāda ir materiāla pieejamība. Jo šobrīd, piemēram, internetu veikalos vislētākais ir ABS, bet ar viņu ir grūti drukāt, viņš ir niķīgs, viņš liek vaļā un viņam ir nepieciešams korpus ap printeri. Līdz ar to vismaz sākumā pieturamies pie PLA, turklāt bez piejaukļiem. Tad, kad esam iemācījušies, kā stabili ar PLA drukāt, tad varam pievērsties, piemēram, PLA ar visādām šķiedrām, it īpaši koku šķiedru, kas var nonāsāt vairāk uzgaļus, kuriem ir nepieciešama regulāra tīrīšana un papildus monitorēšana vai temperatūras atbilst. Papildus dažiem materiāliem var nākties regulēt, cik ir flow, teiksim tā, cik daudz ir padevi 100%, tas nozīmē, ka padod tieši tā, kā printeris pats ir izdomājis. Ja ir materiāls, kurš sāk ķerties un tā tālāk, tad ir jums jātīra uzgalas, nevis jāmaina šo te parametru par spīti tam, ka šis ir pirmais, kas nāktu prātā, kas ir jāmaina. Šo te maina parasti tad, kad strādā ar TPU, piemēram, uz 102, 104%, lai šī te gumija salikt un būtu pēc iespējas mazāk gaisa šķirbu. Tālāk paskatīsimies ātruma iestatījumus. Tātad šis ir priekš Ender 3 iestatījumi un līdz ar to standartā ir diezgan lēni drukas parametri.
Bet faktiski īsnībā ir iespējams arī ātrāk drukāt. Praktiski ar jebkuru iekārtu jūs varat noregulēt ātrāk nekā ir ieteiktie iestatījumi. Pamatā, protams, maina vienkārši print speed un tad paskatās, kā izmainās pārējie iestatījumi, vai izmainies līdz ko vajag, vai kaut kur nav jāsamaina manuāli. Tātad tas, cik ir maksimālais ātrums, kā jau teicu, ir atkarīgs no iekārtas uzbūves, kādā virzienā viņa kustās. Piepildījumu jūs varat drukāt diezgan ātri, cik no ātri jums atļauj pats printeris, bet esam uzmanīgi, ka jo ātrāk drukā printeris, jo lielāka iespēja, ka pats modelis var atdalīties no virsmas, vai arī, ka būs redzami defekti. Attiecīgi, jūs varat mainīt visu kaut ko, bet ieteicams būtu tātad pašu apakšu atstāt ļoti lēnu, 5 līdz 50 mm atkarībā no printera, jo tas nodrošina labāku saķeri ar drukas virsmu. Pārvietošanās ātrumu pārsvarā jūs varat likt krietni ātrāku. To ierobežos fiziskais faktors printerim, cik ātri pats motors var kustēties. Tātad arī pārvietošanās tieši apakšai ir atsevišķi regulējumi, kaut un šeit augšā mēs varam noregulēt top bottom speed, pats pirmais slānis ir atsevišķi. Ja jums apakšā ir viens slānis, tad initial layer būs galvenais. Ja jums ir vairāki, tad pirmais slānis būs initial layer, un otrajā, trešajā jau būs top bottom speed. Tātad augšējās apakšējās virsmas ātrums ietekmēs arī apakšējos slāņus, bet ne pašu pirmo. Skirt brim, tātad šī te ārējā maliņa, kas mums ir paredzēta, lai iztīrītos uzgals, lai mēs redzētu, ka virsma ir līmenī un modelis pielips. Tai ātrumu liekam tādu pašu kā sākotnējiem slānim, lai mēs varētu nodrošināt, ka tiešām modelis pielīp, ka mēs to redzam laicīgi, pirms mēs esam kaut ko vairāk izdarījuši. Mēs varam arī noregulēt, kā sākotnējais layers ir nevis viens, bet 2. Tātad pirmie 2 slāņi, kā tiek drukāti pavisam lēnām un tālāk tikai ātrāk. Akcelerācijas un raustīšanās kontrolas tieši tā arī, kā saka nosaukumi, mēģina samazināt to, ka modelis kratītos, kad viņu drukā. Šie 2 iestatījumi padara drukas laiku ilgāku, reizēm palīdz, bet atkarīgs no paša modeļa. Piemēram, šādam te kubam viņi neko nedos, bet sarežģītam modelim, kuram ir tendence nākt nost, jo, piemēram, viņš ir uz vairākām mazākām kājiņām un tam līdzīgi, tādiem tas palīdzēs. Travel ir vienkārši tas, kā pārvietojas galva tad, kad nedrukā un cik ātri. Papildus šeit parādās arī tas, cik ātri un cik daudz pavelk atpakaļ plasmas, kad, piemēram, pārvietojas no vienas vietas uz otru. Ja mēs paskatāmies šeit, kur ir burts, tātad, ja mēs drukājam šo te slāni, agrāk vai vēlāk mums būs kaut kur jālec, jo mēs tā kā vēlamies arī kaut ko piepildīt, varbūt un tā. Tātad retraction nozīmē, cik daudz pavelk atpakaļ plasmasu pirms pārvietoties. Parasti tas ir 4 līdz 8 mm, 6,5 ir ļoti labs rādītājs, ko ielikt. Ja jums sāk parādīties šeit pa vidu diegi, tad mēs zinām, ka mums ir jāmaina retractions vai kušanas temperatūra. Šo funkciju var izslēgt arī, bet pārsvarā visiem materiāliem viņi ir nepieciešami ieslēgt. Un pavilkt atpakaļ ātrumam vajadzētu būt aptuveni tikpat ātram kā sākotnējiem slāņiem. Neaizraujamies ar ātrumu, baigi arī nesamazinam šim te parametram. Tīri tāpēc, ka, ja jūs pavelkat pa daudz, tad jums var gana ātri neatgriezties atpakaļ plasmasu, un tad, kad sāk padot plasmasu, parādīsies defekts, kur nav pietiekami izspiesta plasmas, vai, ja jūs pavelkat pa maz, var būt defekts, ka tur ir kāds bumbulīts vai kas no plasmas. Tātad ir arī noteikts, cik minimums ir jāpārvietojas printeru galvai, lai vispār pavilktu atpakaļ. Un combing mode nozīmē, kādā veidā pārvietojas pati printera galva, lai neradītu liekus defektus. Tātad, ja mēs pārvietojamies iekšpusē, tad mēs novēršam, ka uz šīs ārējās skārtas parādīsies lieki defekti. Un tas pats arī, kad, ja mēs veidojam, piemēram, vairākas detaļas vai ar atbalsti, tad mēs cenšamies izvairīties no iešanas pārpa detaļu, jo tas atkal var radīt liekus defektus.
Dzēsēšana ir interesanta lieta, pārsvarā visi atstāj uz 100% un miers. Kaut vai tāpēc, ka ne visiem printeriem ir ļoti labi regulējumi dzēsēšana. Ir printeri, kuriem, ja noregulē uz jebko, kas nav 0 vai 100, kad parādās ļoti interesants skaņas, kreli tie kaut kur ap 60% reizēm sāk parādīties, ka pats ventilators kļūst nedaudz skaļāks, bet tas ir ne visiem modeļiem. Tas ir atkarīgs no tā, kāds ir ventilatora modelis konkrētiem printerim. Ir printeri, kuriem var regulēt kaut vai pa 1%, ir printeri, kuriem tomēr tie lēcieni starp ieslēgts, izslēgts un jau nedaudz griežās ir nedaudz lielāki. Tālāk mums ir atbalsti. Šī gadījumā es ielikšu vienkārši ķeksīti, lai mēs varam paskatīties. Šim modelim viņi neveidojas īpaši pareizi, jo te nav īsti ko atbalstīt. Tātad atbalsts ir tas, kas atbalsta vietas, kurām vajag drukāties, teiksim tā, tukšā gaisā. Līdz ar to tiek izveidota struktūra, kurai būtu, ja viss ir pareizi, viegli noņemamai, lai jūsu drukāto modeli nesabojāt, bet vienlaikus nodrošināt vietu, kur atbalstās, lai nodrukātu konkrēto virsmu. Tātad šeit ir iespējams noteikt, no kāda leņķa, tātad, piemēram, šādā te virzienā, cik ir jābūt pārkarei pirms veidojās atbalsts. Jo lielākā daļa printeru, tomēr slīpumu līdz kādiem 30 grādiem varēs izdrukāt, diezgan daudz vēl arī 40 grādos varēs, bet 60 jau būs jābūt diezgan precīzi kalibrētiem un iespējams jau ar kādām mainītām detaļām. Līdz ar to atbalsti ir nepieciešami. Mainās tikai, vai atbalsti ir visur, tātad šeit iekšā, ka veido, vai tikai tur, kur ir pār pa drukas virsmu. Tātad, ja šeit būtu pārkar uz ārpus, ka tikai tai būtu. Var mainīt arī veidus, jo plānāk un nestabilāk mēs izvēlamies, jo vieglāk to būs noņemt. Piemēram, žiroīdu būs diezgan grūti noņemt. Ja mēs pabakstam arī eksperimentālos iestatījumus un tos, kas ir paslēpti, tad var atrast arī 3 supports, lightning supports, kas ņem mazāk plasmas, bet reizēm negluži mazāk laika. Mēs varam noregulēt, cik ir jābūt sieniņām, jo ārējās sienas īstenībā atbalstiem nav obligāti nepieciešams. Tas nepieciešams tikai vienīgi, ja atbalsti ir maziņi, redzam. Šeit tomēr izdevās tā kā samazināt materiālu apjomu, jo iepriekš bija vēl arī ārējā siena. Šī pusē savukārt īsti neko tas neietekmēja. Tātad arī to mēs varam mainīt. Atbalstiem arī ir jābūt diezgan minimāliem. Skatāmies, cik ļoti lieliem viņiem ir jābūt. Lielākiem modeļiem mēs varam potenciāli nokrēst vēl mazāku procentu. Maziem modeļiem, diemžēl, tā kā tā virsmiņa ir maziņa, tad tur varētu būt ļoti limitēts iespējas, pirms tas kļūst par vienu līniju, kur neko neatbalsta. Šos te parametrus parasti sākumā nemaina, izmēģina atbalstu un tad skatās, vai vajag nedaudz vairāk atstarp vai mazāk. Bet pārsvarā standarta printeriem šie iestatījumi, kas nāks līdzi, kad jūs pieliekat viņus klāt pie kuras, būs arī pareizi. Attiecīgi nākamais būtu, kādā veidā turās mūsu modelis pie virsmas. Skirt nozīmē šo te ārējo kārtiņu, kas ir tikai un vienīgi, lai iztīrītu uzgalvu. Viņai nav nekādu citu baigi funkciju. Tik vien viņai ir jādara. Jūs varat vienlaikus arī paskatīties, vai virsma ir izlīdzinājusies, jo, piemēram, kādā malā nelips klāt, kādā knapi vispār plasmasa būs virsū uz virsmas. Ja? Tad pēc tā varēs izsacināt, vai modelis nodrukāsies vai nenodrukāsies veiksmīgi, pirms sāk reāli pašu pirmo slāni pašam modelim. Attiecīgi, brim nozīmē, ka jums ir kārtiņa apkārt visam modelim, viņu var noplēst, reizēm, kad maz bišķīts paliek un nāks nogriezt, bet šis te ir paredzēts, ja jums ir, piemēram, tā nagla eņģē, ko mēs apskatījāmies, ka ir augsts, bet ļoti šaurs modelis, ja viņš sāk plīst nost, tad mēs parasti uzliekam brim un tad drukājam, jo tas palielina šo te virsmu, kas turās pie drukas virsmas. Raft ir burtiskā nozīmē gabals ar plasmas, kas ir zem modeļa. To vairāk vajag tādiem materiāliem kā ABS, bet reiķinamies ar to, ka reizēm, ja sabaksta nepareizi, var būt diezgan grūti šo te dabūt nost vai pat nevarēt dabūt nost. Līdz ar to pēdējā laikā diezgan maz izmanto,
izņemot specifiskām vajadzībām, kā jau teicu, ABS, jo tam ir tendence stūrīšiem atlipt un savirzties uz augšu. Tas nodrošinātu vienkārši, ka pats modelis paliek vesels. Un, protams, var arī uzlikt nādu. Pārsvarā visi atstāja skirt, tikai pamaina viņam attālumu un līniju skaitu atkarībā no modeļa izmēra. Jo, ja mums vajag maksimāli izmantot visu virsmu, tad šis ir parametrs, ko var samazināt, lai lielāks modelis ielīstu. Dual extrusions ir pieejams tikai dažiem printeriem, tā bija modes lieta, šobrīd to nodrošina ar materiālu maiņu ārpus drukas virsmas laukumu, jo divas drukas galvas aizņem tomēr diezgan daudz vietas. Ir mesh fixes, kas ir pie expert settingiem, tātad tas ir, lai samlabotu pēc būtības pašu modeli, bet tas nav gluži kaut kas, ko vajadzētu darīt, kurā to parasti vajadzētu darīt jau, kad modeli veidojam. Speciālie režīmi sevī iekļauj arī iespēju drukāt vairākus modeļus, piemēram, pa vienam. Izveidošu vēl vienu kopiju un pārvietošu. Tātad mēs varam noteikt, vai visi modeļi drukāsies vienlaikus, vai pa vienam. Tas, vai pa vienam ir iespējams, ir atkarīgs no printera galvas izmēra, jo jums fiziski ir vajadzīga vieta, lai nolaistu galvu. Tātad to maina iestatījumos, standarta iestatījumi plus mīnus ir pareizi, bet, ja ir maziņi modeļi, var samazināt šo te drošības laukumu apkārt, bet tas jau ir tāds mēģinam līdz senāk vai mēram ļoti precīzi attālums. Ir iespējams izveidot moldu, tātad vietu, kur jūs varat atliet savu modeli, atvieglojot darbu, piemēram, ar ģipsi un tam līdzīgām lietām. Varat mainīt arī, ka ir spiralizēta ārējā mala, to izmanto pārsvarā tad, ja taisa vāzes. Un eksperimentējot parādās interesantas lietas, kā, piemēram, pūkaina virsma. Arī var pamainīt, kādā veidā pārvietojas pats printers, var izveidot, kā apkārt modelim veidojas tāds tā kā rāmītis, kas pasargā no gaisa kustībām. Šo parasti vajag tad, kad strādā ar PETG un ABS un ASA. Tad tie jau ir paši pa sev tādi nedaudz niķīgi materiāli, tad šiem te pieliek šo te maliņu, ja gadījumā ar korpusu nav pietiekami vai ja nav korpusa. Tas nav 100% garants, ka bez korpusa varēs nodrukāt, bet mēdz palīdzēt. Attiecīgi faziski, kā jau teicu, uztaisa vienkārši pūkaini. Papildus, ja jūs vēlaties, lai augšējā virsma kļūtu nedaudz labāka, ir iespējams atrast ironing. Tad ļoti laba lieta šeit ir meklēšana. Tas atrodas pie top and bottom. Nav obligāti zināt, kurā sadaļā kurš iestatījums ir. Varam arī meklēt. Bet tas nodrošina, ka tad, kad printeris ir beidzis drukāt, viņš vēl vienreiz pāriet pāri augšējai kārtai. Un burtiski kā gludeklis mēģina izgludināt. Brīdinu, kā kur reiz rezultāts atkarīgs no materiāla, nedaudz arī veiksmes. Tātad tas pāriet pāri ar karstu galvu un atkarībā no iestatījumiem varbūt padod nedaudz plasmas, varbūt nepadod. Jūs varat mainīt virzienu, kurā, piemēram, tas pārvietojās, lai izveidot konkrētu rakstu, bet parasti mērķis ir dabūt pēc iespējas gludāku virsmu, kam tieši zigzags būtu nedaudz labāks. Tātad šādā te veidā tiek paņemta augšējā materiāla kārta, pārkausēta, iebīdīta nedaudz blakus un padarīta gludāk. Bet, kā jau es minēju arī ar parasto virsmu, atkarībā no virziena, kurā pārvietojas galva un kā tas tad notiek, tad uzlikšu šo te slāni un patīšu nedaudz atpakaļ, var gadīties, ka izveidojās uz kādu konkrētu pusi nedaudz tomēr tā kā novirze, kurā virzienā atspīdēs gaisma. Tātad tas nav garants 100% labam rezultātam, bet tas visdrīzāk būs labāks rezultāts nekā bija sākotnē. Mēģināšu trāpīt te uz 100. kārtu. Un
pati. Tātad redzam, ka pārvietojās no sākuma maliņas, tad vienu galu, tad otru. Tātad ir potenciāli, ka šī kreisā puse no labās puses nedaudz atšķirsies. Bet viss ir atkarīgs no tā, kāds ir modelis, kā viņš ir novietots. Un tad varam skatīties, ir modeļi, kuriem tas tiešām ļoti, ļoti smuku rezultātu uztaisa.